Esiet sveicināti, šodien apkaļ ir Samanta. Netik labi jauns video. Esmu Edvins, šis ir Matejs un šī ir Samanta. Čau! Mēs izdomājām pamēģināt tādu kā podcastu variantu video, ko mēs nekad neesam mēģinājuši. Un mēs nevarējām to izdarīt divatā, tāpēc, ka visi pārsvarā podcastu taisa trietā. Tāpēc sanāca, ka Samanta atbrauc pie mums ciemos. Nē, bet mēs vienkārši šeit savācāmies, lai vienkārši parunātu par dzīves tēmām. Neko tādu, neko smieklīgi, tikai nopietnas lietas. Un tu biji... Karsti Kreita, 2. sezona, dalībniece. Jā. Forši, pagāja, cik jau laiks pagāja kopš fināla beigām? Mēnesis, vairāk par mēnesi jau pagāja pēc fināla beigām. Kā tu jūties, kaut ko jau padomāji par to, apdomāji? Parādījās kaut jaunu viedokļu par to, kas notika tajā visā šovā? Es ļoti ilgi neskatījos sērijas, bet nesen es noskatījos visu. Un bija interesanti, ka es vispār... Ja godīgi, es par dažiem cilvēkiem vispār pilnīgi mainījās domas par Robertu, piemēram. Uz labo pusi? Nē, tur jau tā lieta, man likās Roberts tāds jauks, un es vienmēr pret viņu tā jauki, un tā viņš vienkārši man tur nodirsa visu laiku. Yeah. Zini, tur, piemēram, situācija, un es tāda, es respektēju Robertu, ķipa, lai viņš iet gulēt, mēs tur neiesim, un tā. Un tad vienkārši nākamais kadrs, kur viņš ir intervijā, viņam tāds, es speciāli aizgāju, lai viņi tur nelien kaut ko tur nodirsa, man tāds... Tā bija. Jūs jau viņam liekaties kā sīkie kaut kādi. Viņš jau padzīvojis to dzīvi. Meklē līgavu. Līgavu? Jūs atceraties, ka mums bija video ar Samantu, kur viņi bija pie mums streamā. Un baigi labi, kā cilvēkiem ļoti patika. Bet īstenībā nē. Īstenībā cilvēkiem nepatika. Tāpēc, ka daudz rakstīja, ka Samanta visu laiku nodirst, kādu madara. Bet tas ir viņas viedoklis. Cilvēki var arī nodirst cilvēks ar savu viedokli. Jā, bet tev bija kaut kādas reakcijas par to visu? Ko cilvēku ko teica? Tikai madars īstenībā. Pats madars uzrakstīja, ka man nav dzīve, ka man nav ko darīt. Tāpēc es izdomāju parunāt par viņu 3 stundas. Man bija tāds, es varu vispār. Un tad viņi tur visi sāka kaut ko brukt virsū. Bet viņi pārslēdzās bez šeit uz citu tēmu. Viņi tā kā no tā 3 stundu video izvilka vienu frāzi, kur man it kā nesot taisnība, par tām drēbēm, ka es pateicu, ka viņš sadedzināja drēbes, bet izrādās, ka 3 cilvēki sadedzināja drēbes, kaut ko tādu. To tu arī teici? Jā. Viņš tā kā no tā visa pārslēdz uzmanību uz tām drēbēm, un tad viņi tur ņēmās tajā grupā par tām drēbēm. Pirms mēs turpinām, tev tagad apenes virsū? Nē. Jā. Tev tagad apenes virsū? Savas? Savas apenes virsū? Savas apenes virsū. Kur tad manas apenes? Es laikam pazaudēju. Bet zinu, es varu pateikt, man arī tā kā kaut kādi dalībnieki rakstīja un kaut ko tādu, un reāli tā sajūta, ka neviens neskatījās no viņiem to pašu streamu, ka viņam vienkārši kaut kāds cilvēks pateica, ka tur kaut ko pateica. Bet tā jau arī bija. Tā jau arī bija tad, kad viņi tur sāka tajā grupā rakstīt. Viņi visi teica, ka viņi neviens nav redzējis, bet viņam kāds kaut ko ir pateicis. Un Ārnis taču starp citu man uzrakstīja, es neatceros, ko tieši viņš man uzrakstīja, bet man bija tāds tā kā, ka es nesapratu, kurš viņam ko ir pateicis, jo es tā kā redzēju pēc tās sarakstas, ka viņš nav skatījies, jo es viņam saku, tā kā nevienu sliktu vārdu par tevi neesmu teikusi, jo tā kā es esmu labās domās par tevi. Un viņš tāds, labi, es paskatīšos. Jā, nepaskatījās. Tāpēc, ka viņš arī man rakstīja. Un es viņam teicu, paskaties to sēriju. Ko viņš teica? Es viņam arī teicu, paskaties, kā es... Labi, ka es neesmu madars. Bet tu vispār paskaties, ko mēs viņu pat īsti nenodirsām, neko tādu. Vispār nekas tās raksts nebija. Un tad viņš sāk rakstīt, strūns madara, bet es kā skatos tavas bildes un tik labi izskaties, reāli, tas tik seksīgs un tāds, wow. Viņš tā kā rītīgi man kompliments teica, ka tev tik big energy ir. Pēc tam viņš man rakstīja un prasīja, kā Matējam labāk piekaļīties klāt. Kas Matējam patīk? Viņam patīk kino vai ko tādu? Tā kaut kā tur sagāja beigās. Bet beigās mēs beidzām sarunāt. Varbūt viņš meklēja kā 3. cilvēku viņu pārim. Pagaid, sanāk, Žoriks ir kopā kāda? Labrīt. Žorikam bija meitene, jau pirms viņš aizbrauca uz šovu. Ko? Visiem Kā tas sanāk? Viņš bija tas cilvēks, kurš šovā visu laiku sēdēja, un viņam bija tāds, kā tas ir jums visiem,
nesaprotu, vispār jūs nesaprotu. Un viņam, karš meitene, mājās vienkārši gaidīja. Viņa dzīvoklī dzīvoja. Viņa dzīvoklī dzīvoja, kamēr viņš bija Krētā. Un viņš atbrauc atpakaļ, un viņš tagad ir ar viņu kopā. Viņš visu laiku brūk Terēzai virsū. Viņam īstenībā, viņam ir tās attiecības. Bet viņš taču bučojās kaut kādām 5 meitenēm tur, ne? Jā, viņai normāli. Tu zini, kāds ir bučoties meitenēm? Es esmu izgājis. Es varu iztēloties. Tutorial es esmu izgājis. Tu vari iztēloties. Uz tomāta. Tomāts ir diezgan augsts līmenis. Šodien tieši īstenībā man stāstīja, kā viens džeks uz stikla trenējās. Stikla trenējās ko? Uz loga trenējās bučoties. Ar ko viņš taisās bučoties? Kā ar stiklu? Kaut ko vēsu tā. Vēl interesants jautājums. Tu jau šogad svinēji savu dzimšanas dienu? Jā. Fuck. Kāds svinēji savu nākamo dzimšanas dienu? Es nevienu neesmu īstenībā tā ļoti svinējis kopš kaut kādiem 10 gadiem. Pēdējos vienkārši aizēju kaut kur pasēžu. Soliņa, parkā uz soliņa. Fucking dzimšanas dienu. Šogad mēs bijām, kaut kur mēs aizgājām vienkārši patusēties. Jā. Bet bija ļoti augsts, bija kā ziema. Bija mais, bet es biju ziemas jakā. Kā tu sev dzimšanas dienas svinēsi? Tas nebija jautājums. Tā drīz būs. Jā, es svinu, es izdeju pastaigāties ārā. Jā, tas ir labs arī. Tā ir labs variants, kas svinēt. Es nezinu, es pamāju putniem, čā, putni. Man šeit dzimšanas diena, kā vāverē kaut kādai ezītim. Cik jums ir jau? Mēs jau teicām, tu neatceries. Tu vispār atceries, kā mūs sauc? Čīsti viņi neatcerās. Pamēģināt atceries? Man ir problēmas. Labi, es nevarēju atcerēties pat mēnesi dzīvojot ar cilvēkiem, kā viņas sauc. Pagā, kaut kas smirt pēc alkohola, man liekas. Ir tāda sajūta, ka kāds ir iedzēris. Kāds sametās. Vakar nebija dzimšanas diena. Bet nē, nopietni tiešām pat nezinu, uz kādiem burtiem sākās mūsu vārdi. Jā, es tikko video sākumā teicu. Es padomāšu. Labi, davai es... M tev ir M. Vakar zem spilvēm nolikt 20 eiro. No rīta pamostos 20 eiro. 20 eiro nav. Un kāds zobs stāv. Ko esmu kāda feja tagad? Ko esmu feja tagad reāli? Vispār tici zobfejām? Nē. Es esmu tā parasti. Tu esi zobfeja? Jā. Jā? Un tu savāc cilvēku zobus? Es sākumā sarunāju, ka kāds viņus izsit. Shit. Tā jau nav zobfeja, tā jau kaut zobu barīga kaut kāda. Nē, bet sanāk, ka tad pēc tam tiem cilvēkiem jāiet pie zobārstiem, kuriem tu izsit zobus? Jā, mums tāda sadarbība ir. Kad tu pēdējo reizi biji pie zobārsta? Es šodien, paldies, ka pajautāju. Bet īstenībā diezgan rēcīgi, ne zobārsti, ka viņi visu laiku tev ko mutē dara, un tev paralēli visu laiku prasa jautājums, kaut kāds, un tev jāatbild. Un tu neprasa kaut kāds jā, nē jautājums, prasa kaut kāds, cik tu reizes biji tur tajā vietā, vai kad tu pēdējā reizi, nezinu, noslīki? Kāds ir tavs viedoklis par Trumpa vizīti ASV? Tev Man mutē bijis? priekšējie zobi nav manējie. Ko? Kam tie ir? 4 zobi Kam nav tie pieder? Es jau domāju, ka es tik ideāli viņus teicu. Kam pieder? Man bija karoča breketas un viss iespējamais. Un man iemauca. Nē, man arī nepateica, ka man viņus karš novīlēja manas zobus nost. Es arī nezināju, ka man to darīs. Jā, un man ir ielikti zobi 4. Jā, sanāk, tu biji dalībnieks Karsts Krēta 2. sezonā, vai ne? Gribas pasīties kāds brīžus? Nē, mēs varam paskatīties mums kāds pāris moments. Vai tev ir kaut kāda izlase? Es nepateiktu. Un es pagriežos, ja tu esi stunda. Jā, nopietni. Ko tu darīji? Stundu mēri lūdzies. Tu lūdzies stundu? Tu stundu nepadevies? Malacis. Viss tur čiko aizgāja, ne? Mēs beigās, man tā kā viss jau bija tā kā, es jau nosvīdis tur, es tā, Nē, bet viņam bija tāds, jā, Samanta man teica, ne šoreiz. Patiesībā es viņam teicu, viņš man ir bācies, vienkārši vispār kategoriski nē. Tu tur biji?
Nu, tā ir, man liekas, ar visām meitenēm, ko 10 nē ir 1 jā. Nē, es esmu tā kā spīdzinātājs. Tev jānosvīs sākumā. Nē, tomēr arī nē. Okay. Uztaisi 100 pietienes, tad es padomāju. Kāds stunda tev ir lūdzies? Jā. Baznīca? Jā, tas baznīca. Tā kā nu man teica trofeja. Nē, ja godīgi, tad jā. Bet tas nevainīgi, ja? Laikam, pēc tā smiega, laikam neklausās. Bet zināju, ka tagad vispār cilvēki zaudēt nevainību ir pēc 40. Nē, es tev lieku tad. Tu neesi to? Tas. Esi? Nē, es. Skaidrs. Jā, nu diezgan labi. Tu vari atkārtot? Tā nevar. Jā, nu, bet normāli viņš uzkačājies ir. Nē, nu viņš ļoti labi uzkačājies. 8 gadus sīkais kaut kāds mazās hantlītes. Pagaid, ko tu saki, Madara? Čau, te Madars. Nezinu, nav smieklīgi, kad cilvēki joko par citu cilvēku izskatu. Tas nebija nopietni, Madars. Tas nebija personīgi. Es vienkārši, ko redzu, to sāku. Tā ir tikai estētika. Tas nav pats svarīgākais cilvēkos. Es tā domāju. Es uzskatu tā. Nē, bet tev taisnība tā ir. Atšķirībā no tevis es nedomāju, ko es saku. Un es nezinu, es jūs vietā atbalstītu citus vīriešus un komplimentētu viņu izskatu. Tas būtu tas, kas mūs vieno šajā trakajā pasaulē. Bet tev tiešām taisnība. Respekt, bratello. Pastamies tavu vienu no spilgtākajām dzīves pieredzēm. Es domāju, kaut ko tādu piedzīvot. Kaut kas tāds nav bijis, jā. 20 gadu bija virsū tad apens. Bija vai nebija? Slapis. Mēs šitā esam redzējuši jau streamā, bet kopā samēt mēs neesam šo skatījušies. Mēs izlaidām. Gribam tavu reakciju, kā tev. Tu tur biji. Tu tur neko neredzēji, bet tu tur biji. Es, ja godīgi pēc tās dēļas, man tiešām likās, ka es tā kā neesmu vispār citur esmu. Man bija bail. Es tur sēdēju, jau trīcēju. Es tā kā vispār nesmu. Par elpoju? Kāpēc meitenes nepretojas tādās brīžos? Kāpēc viņi go along? Jā, cringe, bet... Jā, tā kā... Arnis man pateica, ko tu vienā brīdī sāki viņam līdzi kustēties, bet tur tiešām tā izskatās. Skaties. Bet tā nebija. Es miršanos, jā. Vai nu sākums šeit bija labs? Sākums bija daudz sološs ļoti. tas tā kā gazela, kas tā kā pie krokodila tā dīķa padzerās. Kiks tur riktīgi sapanojies. Gan jau par Kiku, gan jau tas, kurš filmē, kas atbildīgais par šito kameru, Kika paiem malā, papis, bļeļ. Jā. Visu kāpēc. Tā balsiņa. Slaps kaut kāds. Čāls paslīdē. Ko tu kusties līdzi viņam? Nē, es tev pateiktu, kurā momentā. Jā. Oh my god! Ko? Vienkārši tagad uzlieca tev un vēl uztaisīja skvatu. Oh my god! Salauz bišķolas. Ko viņš tur vošņā tev? Viņš man mēģināja vairākas reizes tur noskupstīt, un nevienu reizi mēs nenoskupstījām. Viņš šis bija trakākais, man liekas. Tas ir vispār, ja es nebūtu turējusies, es tur būtu izšķīdusi, vienkārši izšķēdus galvu. Jā, vienkārši galva pret asfaltu. Nevelc? Viņš pagatā. Harijs tāds, what the fuck? Kas šitais ir? Tāpēc, ka iepriekš mēs runājām par tām pozām, un viņš teica, ka viņam šī tāda poza mīļākā. Tāpēc viņš visu laiku tās kājas. Kam viņam ir tāda mīļākā poza? Ka viņš ir kā grudaku, tā kā dāži. Es to kaut ko pačukstēt gribu. Viņš ir tādā pozā un pačukstēt. Viņam ir tik krūti tie nipeli, ka viņš var nipeli. Es par savam sensim, ka gribu kaut ko pačukstēt. Tādā pozā viņi ņem. Bet tā viņam bija smaržīga elpa. Man liekas, ka mēs ar vienu zobu stīrījām zobus, diemžēl. Tad profīgi ir reāli. Abiem smirdēja. Zvārds. Paties kā liels viņu skatās. Nē, Žoriks. What the fuck?
Pa īstenībā? Kikam ir visvairāk reakcijas, tur viņš tā kā tur pano. Ne jau tu man siesi to. Viņš tā apsties un pacels. Viņš ņaukst līdz. Nē, nu, bet loģiski sapratu, viņa ar rokām man traucē. Saciešu rokas, kājas augšā un viss. Ja sasies rokas un tad vilks atkal. Zaudāt viņai izšķīdīs pasauli. Līdzēm. Nu, bet vismaz pretoties nevar. Viss plecs izrauj. Par man liekas, viena no labākajām lietām, kas Latvijas šovas ir radīts. Vēlreiz man vienkārši izslēdz gandrīz. Šitais bija labs, šis bija labi. Šis ļoti labi. Šis bija ļoti labi. 180. Šis gan ir ļoti jocīgi. Ļoti krīņš. Skaties to līniju. Viņš nav līnija. Jā, kā jūtās tā cēlis? Tā kā nav vēl stāvokli, nu, ķipa, nav parādījies tas. It kā mēnesis jau gāja apdegies. Aborts. Aborts, skaidrs. Ko Madara? Ko teici par to? Nu, nezinu, nav smieklīgi. Nav tik smieklīgi, kā izskatās. Es centos dejot, un es domāju, ka vispār vīriešiem mums jāatbalsta viens otrs. Nevis vienkārši izsmiet. Nē, tev taisn. Nē, mēs jau vienkārši tā jau čīsti par jokam. Nav krūti. Vispār jūs pamēģināt paši tādu deju uztaisīt. Man bija 4 promils alkohola reibums, un es izdarīju to, ko es izdarīju. Man nav kauns par sevi. Jā, redzīt, vismaz tiešām. To ļoti labi dejoju vispār. Tā deja bija kā pierādījums manai kaislē. Jūs varat kaut ko tik kaislīgi dzīvē darīt, kā es to darīju tajā dejā? Īstenībā es nebiju par to aizdomājies. Ļoti labi gudri doma. Es ceru, ka to kāds pierakst. Es vispār esmu Madars, un es brīnos par jums. Pēc tā ir tikai, viņi man nedod. Novilkšu bikses, tūlīt iedos. Izlauzīšu tev acis cietis. Tas nav tavējās sapens? Nē, man tikai lielāks. Tas, ka viņš novilka, tas bija tavs sapens. Manējās ir visu Terēzi. Ar roku vēl to jau. Nu, atceros. Nu, man bija ļoti bail. Un krēsi pat muguri. Kas tas ir? Kāpēc viņš to krēsu? Viņš jau neizdomāja, ko krēsu darīt. Es tur vispār apgūlos kaut kur. Nezinu, man tas ir kā... Kas tur? Kāpēc viņš to pacēla? Man tas vēl kā treniņš pirms seksa. Viņš tā kā gribēja man pacelt, nu tā īstenībā. Es tur kaut kādu pielieku, es neko neredzu. Nē, nu viņš ir tajā vecumā kā mēs, ka mums jāiesaldās pirms seksa. Mēs sākumā, ok, šito pozu šodien tikai, tad šito pozu. Ok, pastaipījos bišķi. Neizkrikšu šeit, tad jau būs labi. Vajag cēli nāšu. Kā citādāk iesaldīts ceļus? Ieberžot viņus. Šis bija tas, kam viņš lūdzās, un tu viņam teici, nē. Viņš kā lūdzās, lai šito dabūtu pirms tam, un viņi bija... Lai viņš tā kā izdarīja to pašu tikai bez drēbēm. Visu priekšā. Nu jā. Latvijas. Nē, nu tā jau... Ok, jā, šis bija labi, šis bija stilīgi. Un slemot vajadzēja. Labi, ka krēsls. Un turpin. Un grindot. Jā, nu vismaz pataustīt to dibenu, ne? Iesildies. Tu to bija redzējis? Es tā kā biju redzējis, bet es tā kā, man nelikās tik traki, kad es skatījos pirmo reizi. Kas tev šeit par tetovējumu? Es pamanīju tajā šovā. Tu ir tetovējums? Man liekas, tās ir bantītes, kuras var atsiet. Cipa, un tad izlīst. Tauriņš. Tas ir tauriņš. Izties, ka bantītēm.
Fuck. Esmu pārliecināts, ka ir cilvēki, kas padručījuši to visu. No šito 4 minūtēm. Bet es līdz 30 sekundēm jau tur paveiktu. Mādārs tik seksīgs. Fuck, mādārs. Kā viņš nolika apens, wow. Nu, tipa, shorts. Es domāju, ka dažās valstīs šitais kvalificētos kā seks. Ir valstis, kur tas būtu, jā, tas ir seks. Tas noteikti. Juristi tikai savāktos, jā, ček, seks. Latvijā tā skaitās, tā ir vienkārši draudzīga deja. Vienkārši 2 draugi satikās. 2 draugi labi pavadu laiku. Mēs klasē arī pārsvarā tā. Čau, Matei! Jā, bija laiki. Pagad, tu viņu nobačoji? What the fuck? Laikam. Tu viņu tāpat, ja viņa vārdus neatcerās, viņa pārglāja ar Matei, vienkārši viņš neatcerās. Gaļā ar Robertu arī tur neko neatceros. Es īstenībā reāli neatceros. Bet visu to deju, es biju kā citā pasaulē. Man kā bija kaut kāds stress pārāk liels. Tu biji tā kā savā drošajā mājiņā prātā. Bet es viņu nobačoju. Jā. Pasmies varētu. Nu, labi, pasmies. Nu, pizdēts. Nu, tur nav redzams. Es noliektu. Es tikai skaņu uztaisīju. Aplaudē vēl. Iespļāva viņam acīm. Nē, nu tiešām, par to, ka viņš vispār saņēmās kaut ko tādu darīt. Jā, tagad. Jā, tad tagad jāsaka. Jā, kā viņš man tur? Kā bērni. Ejam samā, nomainīsim tev pamperu. Uz pleciem uzlikot. Nu tā jau ir reāli izvarošana. Gandrīz vēl 4. reizi izšķēdījusi. Brā, viņai pārāk gudra galva. Bļā, nu, es godīgi pēc tādas dejas, man liekas, tu pa viņu, ko tu gribi var teikt. Jo viņš tā, visu, pieskāries visur. Nezinu, seks laikā, man liekas, tā tik daudz nepieskāries cilvēkiem. Tik daudziem cilvēkiem? Vispār Pārsvarā vienam cilvēkam. Un mēs viņu redzam, kā spogulī skatos savās acīs un draudu. Bet pieskāriem skaitās. Jā, tikai liels cieņas daudzums Madaram par to, ka viņš uzcep tādu deju. Jā, Madars, nezinu, pēc tā klipa izstījās, ka Madaram tev ir superspējas. Jūs sev gribētu superspējas? Jā, varētu, jā. Tu gribētu labāk būt neredzams, bet tev vienmēr, kad tu paliec neredzams, tev gribās ļoti stolēt, neciešami. Gribi kakāt vai cilvēki var teikt visu laiku. Es gribētu tā. Es vienmēr varētu, es sen esmu bijis stolēt, es tagad gribu stolēt, es palieku neredzams un es aizēju stolēt. Vai arī super stiprs, bet tev ļoti slidens rokas. Vispār tā kā sasvīdrušas slidens rokas. Tu tikai vai cimdos, bet tāpat visu laiku, tur grūti pieķerties. Ko tu gribētu labāk? Kam tu gribi pieķerties? Ko tev vajag pacelt vai arī kaut ko pieturēt? Super spēku tu negribētu savu, bet tad tev... Vai tās slidenās? Slidenās rokas? Es izvēlos to, ka uz tolēt. Es tagad gribu iet uz tolēt, es palieku neredzams, es aizēju uz tolēt un viss. Esmu brīvs uz dienu. Man neviens nezinu, kurš bija tajā toaletē. Vienīgais tiešām kāds attēls var, neviens nav. Spēļķis stūrī kaut kā. Tad vēl variants tāds, pieņemsim, jūs gribētu būt varbūt super gudri, bet tad tu visu laiku izmantot, tāpēc kad. Dēļ tā, un patreiz. Es nevaru to paklausīties. Vispār man vienkārši griež ausis ārā. Kāpēc? Nē, tāpēc, kad... It īpaši kad, un it īpaši... Dēļ tevis? Jā, es tā kā nevaru. Es tā kā nevaru vienkārši. Nu, labi, vai ir otrs, ka tev ir bezgalīga nauda, vienkārši unlimited nauda, bet katru reizi, lai to iztērētu, tev, kā pinkodu vietā, kaut buļu pauti jānoskūpst. Naudās? Jā, es neņemu naudu. Nahuj, ko tev gudrība. Bet, tev visu laiku buļu pauti, jebkuras pirkumu, cik liela vai maza, kā pinkodu vienkārši. Man tas vienkārši būs stāvu līdz. Jā, tev taču unlimited nauda. Es izdomāju, jā. Viņi jau varbūt vienkārši nogriezti. Vienkārši kā pat tā stāv. Es visu aizēju pie kasieru. Es līdz samaksāšu. Jā, aizgāju maksājumu.
Ko? Paldies par pirkumu. Paldies, gaidamies atkal. Gaidamies. Nu, jā. Tas ir jaunais buļļu paudu maksājums. Nu, būtu jauns uzņēmums kaut kāds. Šis buļļu paudu uzņēmums. Nu, labi, trešais tāds mazais. Pagā, ko tu izrādi? Jā. Kas bija pirmais? Unlimited nauda vai arī, viņi nevarētu runāt. Gan jau ka nauda. Tu negribēji būt super gudri, tu jau esi. Nē, es izvēlētos super gudru un tā kā runāt. Īstenībā šīs. Tad tu varētu arī Nē, bet ja atļauties. tu runā gudras lietas un tu saki pat tādas... Bet es zinu visu, es varu saprast visu. Jā, viņš iedomājas, viņš nopelnīja to naudu, un tad viņš varētu prieku bučot. Es Tas vienkārši- buļļu pauds. Es darīju tā kā tagad, ja es daru. Viņš maksā mums to naudu, kamēr mēs tur... Paučus bučot. Mēs kā lohi pauds bučojām, viņš ir vienkārši samaksāt. Šī īsti reka grib pa miljonu nobučot pauds. Es nezinu, ko tā. Nu jā. Nu labi, forši. Forši superspējas, ne? Un vēl viens, nezinu, gribētu spēt, tā kā spēja lidot, bet tikai virs ķengerega. Vai arī mācēt teleportēties, bet pirms tu teleportēties, tev 15 minūtes jāparunā ar kaut kādu omu vai opi. Nu, tā kā vienkārši jāpaklausās viņas stāsts. Nu 15 minūtes ko es parādēs. Nu, arī 20, 30. Es pat esmu Nu, tā, ka tev jātērē laiks, lai tā kā iekonomētu laiku. Jā, bet es pat esmu tā kā tā oma, zini, sēž uz tiem soliņiem un tu. Bet, ja tu lidot virs ķengerega, tu varētu redzēt visus. Visus, jā, visus. Un dīlers, viss. Ķengerigā daudz dīleri. Jā, lidot virs ķengerega būtu diezgan iespaidīgi. Jā, tā kā, nu, forši stilīgi, ka kāds sagatavoja tādus jautājumus. Tom izolēties. Nē, Viņi vienkārši tā pagaida. Blē, es to noteleportēšos, bet man vajag 15 minūtes jāparunā, un man tagad jāgaida 15 minūtes, kamēr es parunāšos ar Romu. Nu jā. Kādi ir nerakstīti likumi, ko jūs ievērojat? Man, piemēram, viens no nerakstītajiem likumiem, ko es vienmēr ievēroju, ir apstāties pie sarkanās gaismas. Okay. Tu mācies par māsiņu, vai ne? Jā. Tu vari izārstēt sirdis? Nemāki. Vēl nemācīju. Tikai sabojāt viņus. Salauzt, saplēst. Tas arī ir diezgan dzīvi. Tas bija diezgan dzīvi. Sirdlauzšanas eksperts. Sirdslauze. Cik apmēram sirds, kāds ir tavs tas reits, cik sirds dienā tu salauz? Tas tā kā man šodien ļoti līdzīgi pajautāja, ko Džeksiņš pajautāja, cik tev... Es ļoti ilgi skatījos uz to ziņu, un man bija tāds... Viņš pajautāja, Viņš nerunāja dzīvē ar to, viņš vienkārši uzrakstīja. Viņš uzrakstīja man, domāju, cik šobrīd tev ir aktīvu cilvēku, kuri ir tevi iemīlējušies. Nu, kāds tas potenciālais rosters. Es tādu pat nesapratu vispār. Esmu pārāk gudri, lai tik stulbiem jautājumu. Nu labi, tu lieto Tinder? Nu, man bija agrāk, jā. Tagad ir? Nav. Cik tev ir mēķi? Es nezinu. Es vienkārši domāju, varbūt tev ir kaut kāda rēcīga Tinder stāsta. Jā, pastāsti par puišiem, kā tev nevajag situācijas. Kā tev neveicās puišiem? No, vai arī otrādā, kā puišiem neveicas ar tevi. Nu, varbūt sapīties tiešām tas ir... Grēks. Tas ir traki. Nu, tev nav nekas Tinder stāsts? Man ir viens mēčs pa visu dzīvi bijis Tinderī. Cik tev tas Tinders bija 1 minūte? Nezinu, pirms 11 gadiem. Es izdzēsu to Tinderi Krētā, kad es biju. Tāpēc kā? Čipa aizbrauc mīlestību meklēt. Jā, bet runājot par Krētu, ja godīgi, es arī gribētu aizbraukt, piedalīties šovā. Jo, ja es zinātu, ka būtu tik forši, ka ir kaut kāds Madars, Kiks un nezinu, citas meitenes varbūt. Es tev pieteiktu. Es labprāt nākamgad aizbraukšu, bet es nezinu, vai es būšu brīvs un karsts vēl tajā brīdī. Mēs tev pieteiksim. Nē, es pats pieteikšos. Man nepatīk, kad saka, man draugi pieteica. Nu, tā kā labi, es vēl neesmu baigi draugi. Viņi visi tur. Viņš nav tavs draugs? Nu tā. Kādreiz ir, kādreiz nav. Mēs esam Tinder match. Nē. Mans vienīgais Tinder match. Nē, ja viņš nebūtu asfals, es viņu uzskatītu par draugu. Nē, nu. Kaut arī, ka viņš tik stulbs ir, ka es laikā jānodara. Jā, es ļoti gribētu piedalīties karsta Krētā nākamgad, bet tad man vajag summer body, jo tagad... Sāk strādāt? Jā, es tagad staigāju uz trenažera zāli. Biju kopā trenažera zālē ar Maksimu Galkinu. Ko? Jā, iedomājies. Īsto? Viņš bija zolpūta, ka man, varbūt fake, bet ļoti īsti. Bet, ja tie, kas, tā kā, kuriem maksā par to, ka viņi tēlo? Tēlo, jā. Tā kā, es nezinu, protams,
Visi var teikt, ka viņš tur nezinu, vienkārši viņam ērti tur vai ko tādu, vai arī tas, ka tur maza zāle, tur neviens nepiesienās vai ko tādu, bet es domāju, ka viņš manas dēļ uz to zāli brauc. Uz Zoltūnas? Jā. Divas dienas pēc kārtas. Un tieši abas dienas, kad tu biji arī? Jā, vienā laikā, tieši 12 dienā. Un tur jau 2 dienas pēc kārtas bija zāle? Jā, var redzēt. Paldies, draugš. Kad jūs pēdējā reizi bijāt ārpus Latvijas? Dažas dienas atpakaļ. Pēc krētas bija kaut kur? Pēc, nē. Pirms. Pirms bija kaut kur, jā? Kur tu biji? Ziemā. Nē, rudenī. Ziemā. Kur tev patīk braukt? Tā kā jau blēģi. Uz kuriem? Uz Armēniju? Es gan jau uz kurām dārgajām slēpošanas kurortiem. Es nemāku slēpot. Tad uz snowboard. Nemāku slēpot? Man vispār nepatīk augsts, kaut ziemas sniegs. Fuj. Fuj. Es par to, ka viņai nepatīk. Labi, uz kuriem tu brauc? Parasti, ka tev, kur tev patīk braukt? Man vispār patīk ar mašīnu braukt. Tipā uz Daugavpili, uz Liepāju. Nē, man patīk, ka mēs braucām ar mašīnu uz Parīzi, un mums gandrīz izdauzīja logus. Un, Latvijā? Vai Parīzē? Parīzē. Mēs varētu braucām uz Disneylandu. Aha. Un tad mēs apstājāmies pie tā Eiffeļa torņa. Mums vienkārši kaut kādi nenormāli vienkārši bruka virsū tur tā mašīnai. Līdaši tā logos iekšā, nezinu. Viņa gribēja atņemt kaut ko naudu vai kaut tādu? Gribēja lūgties. Padējot. Es varu tev padēt? Nu, ķipa kā madēs. Bet tu tad biji vēl bērns vai tikai jau pieaugas? Man bija kaut kādi 12. Es domāju, tas ir kaut kas stāsts, kur aizbrauc boyfriend pisties. Visu Eiropu uz Disneylandu. 12 gadi. Tik interesanti. Nē, es gribu uz Ķīnā Grūziju roti. Uz Grūziju? Uz Grūziju no visām valstīm. Kāpēc viņš tā rāģē? Es vēl pateikt, uz Moldovu gribu. Šitā man nesen viens žeks paprasīja, kur tu gribi aizlidot, un es tāda, uz Grūziju. Viņam bija tāds, nesapratu. Tā ir valsts? Nē, viņš tā šokējās, viņam bija tāds, vispār visas vecenas. Man saka, ka viņas grib tur, uz tur Maldīvu salām, uz tur Balī, un tu man pasaki Grūziju. Tas tik lētais. Vai braucam tagad? Let's go! Tā šaka, nē, es ļoti gribu uz Grūziju. Tur ir ļoti labs ūdens no Baklāvija. Garšīgs ēdiens. Nesponsorēt viņu. Garšīgs ēdiens. Hačimīra. Hačimūra. Losandželos. Jā, Losandželos Hačimūra. Nu, vēl palielinamies, kur vēl bijām. Kur tu biji? Ķīnā. Es Ķīnā neesmu bijis pēc. Tur bija kā tas hotpots, kur tu kā var likt iekšā visās tos ēdienus. Vienā vietā mums vispār atnes svaigas garnels, kurš ir uzdodas zmietiņas un dzīves ir. Un tad es ieliku. Es skatījos tieši tik. Tev tas patikt, jā? Es skatījos. Sunīta dzīve. Nē, Un vēl cārā viņš jau gatavs. Pagaid, vēl bišķi. Nē, tā nebūtu. Ļā, viņš izjuka. Nākamo. Es skatījos tieši vakar TikToku naktī. Pēkšņi viņš kāds randoms. Un tur sievietē bija tā salātu, tas trauciņš. Un viņai tur bija tās dzīvos garnels, un viņas vienkārši lēc ārā no tā trauciņa. Un viņa tad stāv. Puse no salāta jau ir Ko 3 naktī pirms? Viņš sāc rēkt. Puse no tas salāts, tas ir dzīvnieks. Tu gribi pastāstīt, cik čaļiem saraksties tagad? Bet tikai tiem, kuriem... Tā, paskatīsimies tā. Bet tikai tie, kuri 30 plus. Tos tikai skaitīt, jā? Jā, tie pārējiem neskaitās. Tā. Tiem pārējiem nav iespējas. Tā. Man liekas, ka jums būs jāskatās. Būs pārāk sarežģīti priekš mēs ar kumpu. O, es uzrakstīju. Šis skaitās sarakstīšanās. Kas tad? Sarādīju. Nonāc Jā. Kas bija? Nē, tas neskaitās. Kāds kurjers? Es nezinu, kas tas ir. Porziņš. Tu porziņam uzrakstīji. Nonāc lejā. To var pārprast. Es aizmirstu to vārdu, nonāc lejā. Ak, Dievs.
kurjers. Nu, labi, cik sarakstījies? Es neesmu vienīgā, kas neatpazīst. Nē. Cik tu sarakstījies? Vispār nevienu. Es gaidu vienīgo īpašo. Porziņš. Tagad vajag jau uz priekšu domāt. Nākamo porziņus jau ir tikai... Vajag tikai kurš nākamais uzvarēs. Šis, kuram tagad ir kaut kāda 22, un kuram būs nākamais līgums par 100 miljoniem. Hokejs ir dafīgi gaida tie, kas NHL. Hokejs man patīk, jā. Redzējāt, kā es gaidīju to hokeju? Atspiedienu. Davai. Tu gaidi, ka tev kāds hokejs uzrakstīs? Es gaidīju Kretā to hokejistu. Viņš gan jau paskatījās, kādu mēs esam mažoņi un atteicās. Gan jau sakautrējās vienkārši. Nu ko, uzspēlam kvizu? Labi, uzspēlam. Davai. Davai pirmo jautājumu tev. Davai. Saule riet uz... Rietumiem. Rietumiem, malacies. Viena balss punkta tev. Saule aust no... Nē. Okay, viens. Apsveic. Nu labi, tad tagad bišķiņ no gaisa tādas tēmas. Matei, var nosaukt putnu, kas sāks ar burtiem ba? Balodas. Pareizi, man. Samanta, var nosaukt galveno faktoru, kas nosaka zvaigznes dzīves ilgumu? Vari vai nevar? Mums? Attālums? Attālums, nu gandrīz. Nepareizi. Otru variantu gribi? Un pasaki. Jā. Savu variantu. Lielums. Nu gandrīz masa. Masa ir galvenais faktors dzīves ilgumam. Nu, tikai jā, līdzīgi vienādi jautājumi, bet nu, kādam sanāk atbildēt, kādam nesanāk. Cik vatu ir vienā kilovatā? Man to prasa, jā? Jā. Matei. 1000 vātu. Vienā kilovatā ir 1000 vātu. Samanta. Cik megavatu stundas patērē Jūrmalas pilsēta diennaktī? Aptuveni. Es pat uz to pirmo neatbildētu. Aptuveni megavatu stundas. Nu, padomā loģiski. Jūrmalā, ka 52,000 cilvēku dzīvo kaut kur, nu, tas kā vidējais. Cik vajag uz vienu? Nu, cik diennaktī patērē? Nu, vidēji, kur 5,2, man liekas, viens cilvēks. Apmēram tā varētu būt. Kilovatu stundas vai megavatu stundas. Nu, un tad... Nu, izreikni. Nu, apmēram dod. 5 reizes 50,000, nu, piemēram. Nu, Pārveidām megavatu stundās, nu. Nu, davai 25. Bujā, gandrīz 288. Bez aptuveni arī. Tur nav tā kā, ka precīzi var noteikt, kur cik. Nu, davai tagad jādomā tos jautājumus. Nu, ko? Matei, tu vari nosaukt, kā vārdā ir nosaukts Edvīna Hubble teleskops? Tas ir tas lielais teleskops, jā, ko skatās debesīs. Jā, kosmosā. Jā, tā kā bija zinātnieks, kas bija ļoti svarīgs tajā plosmā, un viņš sauc Edvīns Hubble. Hubbles pareizi. Kāds bija legālais vārds, pirmais vārds otrajam cilvēkam, kas uzkāpa uz mēnesi? Viņam šobrīd ir vārds Buzz Aldrin, bet viņam Buzz vietā bija cits vārds. Var nosaukt? Nu, nosauc. Tas nav, visi to zina. Zini? Nē, bet tu zini? Nē, tas otrs. Buzz Aldrin. Viņš pēc tam nomainīja to vārdu uz Buzz, bet viņam vārds bija Edvīns. Kad viņš piedzima. Jā. Labi, Edvīna jautājumi. Bišķiņ. Var nosaukt ogas, kuru nosaukumā ir krāsas vārds? Nu, ķipa baltenes. Melenes. Melenes, labs. Cik melenes patērē lācene mēnesī? Vasarā. Nu, tāda pieaugusi lācene ar 2 groziņus. 2 groziņus? Tā, nu, gandrīz kaut pāris kilograms. Es nezinu. Kviz ir beidzies. Paldies par jūsu atbildēm uz jautājumiem, bet Matejs vairāk atbildēja pareizi nekā tu, tāpēc viņam sagaida balvas. Eku tev milka. Matej. Bet tā kā par otro vietu, lai nebraukt mājās un neraudāt, mēs arī izdomājam kaut kādas dāvanas. Man tāda, es īstenībā izaugu tajā ģimenē, tas bez prikola. Man ir 7 gadus vecāks brālis, un kad viņam bija dzimšanadiena, man mazu dāvaniņu dāvināja, un kad man bija dzimšanadiena, viņam mazu dāvaniņu dāvināja, tā, lai mēs neapvainotos. Un tāpēc, jā, mēs izdomājam arī tev dāvaniņas. Tikai tev ļoti patīk dzīvnieki. Reku. Tā kā puzle, 3D puzle ar sunišķiem.
Wow. Un reku iepazīsti dzīvnieku pasauli. Wow. Reku. Es mīlu tās dāvanas jūs. Nice. Jā, lūdzu, ņem par labu. Vai tev Milka? Paldies. Tev labs. Nice. Fuck yeah. Paldies par spēli. Ir vēl kaut kas, ko vēlaties uzsver. Jā, Ko domā par Samantu no Karsta Krētā? 2. sezonas. Bet nopietni pasaka. Nesaki tikai, tās pareizās atbildes. Pasaki, ko tu īsti domā savā prātā. Es esmu liels karsti. Fans, un man patīk Samants enerģija un humora izjūta. Viņa šovam piešķir īpašu šarmu un ir lieliska papildinājums komandai. Kā tev viņa patīk? Viss neko neteiks vairāk man. Pastāst. Man ir svarīgi zināt, kā... Paklausies mani sekundi. Klausies? Lūdzu, pastāsti man, Bļaļ, kas tevi paklausies nomāca. mani, lūdzu, bišķiņ. Es klausos. Davai. Lūdzu, pastāsti man, kas tevi nomāca. Tu skaties, Esmu šeit, lai tev palīdzētu. Pagaidi, skaties šovu Karsta Krēta GO3 platformā. 2. sezonu. Jā, esmu informēts par GO3 šovu Karsti Krēta. Tas ir populārs šovs ar asprātīgu un satīrisku skatījumu uz aktuālajiem notikumiem Latvijā. Vai tev ir kādi konkrēti jautājumi par šo šovu? Jā. Kāpēc tajā šovā Samantai nesagāja ar Madaru? Kas bija pa vainu? Kas bija pa iemesliem? Kāpēc viņi neuzvarēja? Runājot par Samantas un Madaras neveiksmi šovā ir vērts atzīmēt, ka Karsti Krēta ir satīrisks šovs, kurā uzvara nav galvenais mērķis. Šeit svarīgāk ir dalībnieku asprātība, humora izjūta un spēja iesaistīties diskusijās. Iespējams, ka citās disciplīnās Madara bija spēcīgāka. Vai ir vēl kaut kas, ko tu vēlētos man pajautāt? Nu, it kā jā, bet bail jau. Jums ir jautājumi? Jautājumi ir labi. Tie palīdz mums mācīties un izprast pasauli. Kas tevi interesē? Ko tu domā par deju, kas bija Madaram un Samantai? Viņa deju priekšnesums bija ļoti enerģisks un jautrs. Abas dāmas parādīja. Abas dāmas parādīja. Man liekas, ka tu neskaties šo, tu sādīsi mums, tu mums samelē. Ķipa skaties, bet īstenībā neskaties. Vai ne? Tā arī pasaka. Pasaka, kā ir, mēs nedusmosimies. Esmu analizējis pieejamos video fragmentus un komentārus par šo epizodēm, kurās bija redzama Samantas un Madaras deja. Balstoties uz šo informāciju, varu teikt, ka abas dalībnieces dejoja enerģiski un ar humora piesitienu. Tomēr, lai sniegtu subjektīvu vērtējumu par to, kura dejoja labāk, man būtu nepieciešams redzēt pilnu dejas priekšnesumu. Vai tev ir pieejams video, ko varētu apskatīt? Tā arī neskaties. Gan jau nav GO3 abonements. No, ne? Kāds gabaliņš tur skaties. TikTok kā redzēja, vai ne? Nevar iet GO3. Nu, ķipa informāciju dod. Plus vispār ChatGPT labāk atbildes. Tev ir kādi jautājumi? Nu, tu loks, Kā es varu tev palīdzēt? Labi. Vēlāk pamodīsim. Tā kā nepazūd tikai, ja? Vēlāk. Ierakstiet komentārā, vai jūs gribat, lai Samanta atgriežas uz vēl kādu video. Pagaid, sanāk, tu biji Karsta Krēta 2. sezonas dalībniece, vai ne? Ko tu labāk izvēlētos? Mēnesi bez seksa vai mēnesi ar seksu? Man ir kaut kāds 11. mēnesis jau. Ar seksu? Ar seksu? Man īstenībā ir interesanta tēma. Jums bērnībā bija iedomu draugi? Nē? Nebija. Šķiet, ka Fitzgeralds bija īsts. Fricis bija īsts. Jo, man liekas, Edvins izstāsta pēc tāda džeka, kura iedomu draugs tā kā apbežo. Manam iedomu draugam būs iemesls vēl man smieties. Tev taču brālis un māsa vai māsa brāle? Man daudz, jā. To daudz cik? 2 māsas brālis. Ziniet, ka latviešu valodā tos ir vārds sibuļi. Tā kā māsa un brāļi. Sibuļi. Siblings. Sibuļi. Kaut kāds jaunais? Viņš ir eksperts. Vakar ieviestais. Nē. Tu gribi kaut ko pastāstīt par to dalībnieku čatu? Jā, vispār, kā tur bija? Mums ir kaut 5 čati. Es esmu izgājusi no daļas ārā. Gan jau tur nosaukumi diezgan rēcīgi. Karsta Krēta čats,
Karsta krēta 2 čats. Jā. Karsta krēta 2 čats bez lohiem. Karsta krēta 2 čats tikai tur, kur mēs varam runāt patiesību. Karsta krēta Gossip Boy čats. Jā, kad viņam vispār ir. Kāpēc viņam nav podcasts vispār? Es arī visu laiku gaidu. Es reāli tā gaidu. Bet ceturtdienās es nevaru. Man visu laiku TikTokā metās kaut kādi Harija video ārā. Visu laiku. Un tad man vienmēr tāds, kur ir tie podkāsti? Tev patīk arī, ne? Viņš ar kaut ko ir sācis jālikt, tad viņam tur kaut ko sācis lietot. Vlogs viņam, tad viņam tur tas, tad viņš tur stāsta kaut ko, tad malacis. Pareiz dara, kāpēc tu neliec? Viņiem, man liekas, nevajadzētu likt. Viņi tikai tā ekskluzīvā, kuras ķipa ir. Tur tā trofeja. Nē, tu tikai kā redz Pokemons, kuru nevar atrast visur. Zings Pokemons? Jā. Bet tas ir tikai labs kompliments vispār. Es gribētu pat redzēt Pokemons. Paldies, laikam. Es vienkārši atceros, ka Ķīnā masāžu, pēdu masāžu pēc kreizi. Viņa ir tik sāpīgi. Tas komandējuma aizbrauc. Tas bija arī pie tām pašām meitenēm? Nē, tas bija pie masierēm un tas tik sāpīgs. Man nekad nebija bijis pēdu masāžu. Man pirmā darba vieta bija gan baisa. Jā. Zini, ko tas nozīmē Ķīnā? Kāpēc? Priekā. Jā, kaut kas tāds bija. Kanpai. Tas ir, man liekas... Tu vēl kaut kādas vārdas iemācīs? Jā. Seks, bet kā fuck, seks ir čau. Čau, tas kā fuck. Fuck. Say fuck? Jā, čau. Tā kā nedrīkst tā teikt. Vēl viena lieta. Viņam ir tā kā Windows XP, un viņi to sauc par sheepy. Un sheepy ir arī idiots. Man liekas, tu varētu pārvākties uz Ķīnu. Kā es tev mīlu? Es nezinu. Bet tā kā beidz dirst ir tā kā buhuju. Šīs tev vajadzēja, kad tev masā kājas, tikai teikt, es tev mīlu. Buhuju. Buhuju? Kas tas ir? Tā kā beidz dirst. Ļoti smagi. Ko tu dirst, apmēram? Buhuju. Labi, tu tagad viņu vārdu atceries, ne? Jā, tagad man vārdu nezinu. Edvīns un Matejs. What? What tā? Jā, labs. Pateic, kad gudrāk palika epizodu, atmiņa sāk strādāt. Jā, pat 5 stundas nepagāja, viņi zina mūsu vārdu. Kā tev sauc? Zaigi. Tu esi savu zaigu, tā visa dzīve zaigu. Paldies, ka skatījāties. Nē, bija forši, es nezinu, vajag man liekas biežāk tās satikties un atbildēt kādiem pāris jautājumiem. Labiem draugiem. Amen. Es nezinu, es vēl neatradu tās apens, bet, kad atradīšu, varēsim nākamreiz arī pakomentēt. Paldies, ka skatījāties, laikojiet, varbūt arī ierakstiet kādu komentāru. Atsevišķi sveiciens Murmanam. Kā arī Samantai arī ir Instagrams un TikToks, ko? Murmans uzrakstīs jums, ka viņš ir. Jā. Murmans vienmēr laipni aicinās šeit. Jā, peace. Nezinu, netik labi. Paldies, Samanta. Ir kaut kāds vārds?